Labdien, visi klātesošie! Sveiciens digitālajā nedēļā jau šodien jums saku otro reizi. Kuri nebija ar mums pirmajā reizē, tad es vēlos jums atgādināt, ka mums jau bija viens webinārs par NMKK portālu un par mākslīgā intelekta risinājumiem Nacionālā muzeja kopkatalogā. Bet šodien Kultūras informācijas sistēma centrs jums vēl piedāvā vienu webināru, kas ir par Hugo LV. Ja mēs šodien digitālās nedēļas dienās runājam tieši par mākslīgo intelektu, tad nepieminēt Hugo LV būtu, es pat teiktu, grēks, jo valsts pārvaldē Hugo LV platforma ir tā lieta, ar kuru tiek ieviests mākslīgais intelekts. Un tāpēc mēs jums šodien piedāvājam šo te webināru, lai gan par Hugo LV esam jau runājuši iepriekš, tā skaitā pagājušajā gadā pa virtuāliem asistentiem, tad es gribētu teikt, ka Hugo LV ir ļoti plašs rīku klasts, un kā pēdējais no šiem rīkiem ir vieglā valoda. Un šodien tad mūsu kolēģis, direktora vietnieks digitālās attīstības jautājumos Jānis Ziediņš, sniegs jums prezentāciju, kas tad ir Hugo LV vieglās valodas rīks. Un pēc tam mums būs lieliska iespēja dzirdēt vieglās valodas aģentūras pārstāvi Rinu Meļņiku, kurā mums pastāstīs, kas tad ir teorētiski vieglā valoda, kāpēc tā ir tik ļoti būtiska un parādīs kādus praktiskos piemērus. Tāpēc, protams, arī jūsu jautājumi ir ļoti gaidīti, tos lūdzu uzdodiet, bet pašreiz tad es dodu vārdu Jānim. Lūdzu, Jāni. Labdien visiem skatītājiem, paldies Aija par ievadvārdiem. Jā, tad, protams, kad Hugo LV ir viena no valsts platformām, kurās ir pieejami ļoti daudz dažādi rīki, un jau vairāk kā 10 gadus, un ik gadu mēs iztulkojam vairāk kā 500 miljardu vārdu, tomēr tulkošana nav vienīgais risinājums, kas ir pieejams šajā platformā. Un katru gadu mēs gandrīz vai katru gadu mēs mēģinām pievienot kādu jaunu rīku, jo valoda tehnoloģijas nepārtraukti attīstās, un šobrīd tad arī ņemot vērā mākslīgā intelekta risinājumus modernos, es gribētu teikt, modernos mākslīgā intelekta risinājumus, kas ir mums pazīstami kā ChatGPT vai Copilot vai Google Gemini vai citi līdzīgi risinājumi, ir radījuši jaunas iespējas tieši teksta apstrādē, teksta pārveidošanā, un ļoti ātri ir iespējams lietas, kas agrāk nebija varbūt tik vienkārši iespējams. Un tādējādi, tad nedaudz pastāstīšu par to, ko mēs esam izdarījuši, un arī parādīšu tādu pavisam īsu demo, kā tas darbojās dzīvē. Un tad kopš 2024. gada nogales mūsu valodu tehnoloģiju platformā Hugo LV ir pieejams jauns e-pakalpojums, vieglās valodas rīks latviešu valodai. Un tas ir integrēts platformā un izmanto Microsoft Azure OpenAI servisus, lai pārveidotu rakstītu latviešu tekstu vieglajā valodā. Un teksta apstrādē un pārveidošanai mēs izmantojam jaunāko no šiem teksta modeļiem, un lietotājiem mēs nodrošinām grafisko saskarni, lai vienkārši un ērti varētu veikt šo teksta pārveidi. Tām iestādēm vai valsts iestādēm, gan pašvaldību iestādēm un institūcijām, kas vēlas izmantot šo rīku savās sistēmās vai savās lapās, mēs piedāvājam arī izmantot API, ja programmu saskarni. Un pats šis valodas rīks ir brīvi pieejams jebkuram Latvijas iedzīvotājiem,
Un jebkurš, kas atver Hugo LV, varēs izmantot un apskatīt un izmantot šo jauno funkcionalitāti. Un mēs jau zinām, ka šo rīku labprāt izmanto arī izglītības iestādes, sākot gan no pirmskolas izglītības iestādēm, skolām, vidusskolām, arī cita veida izglītības iestādēm. Šis rīks ir labs palīgs un atbalsts, lai izglītojumiem ar dažādām mācību grūtībām un arī traucējumiem veicamos uzdevumus un instrukcijas pārveidot vieglāk saprotamā tekstā. Un, protams, ne tikai, jo bieži vien arī valsts pārvaldē mēs veidojam sarežģītus likumus, noteikumus, un, lai to saprastu, reizēm ir varbūt tās jālasa mazliet vienkāršāk, un šajā gadījumā šis valodas rīks arī mums palīdzēs. Tagad es mēģināšu parādīt pavisam īsi demo. Jāatrod ir īstais loks. Jā, tad atverot Hugo LV platformu, mēs redzam, ir ļoti daudz dažādu valodas tehnoloģiju rīku pieejami. Protams, kad mašīnu tulkošana mums ir šis pakalpojums, ir pamatrīks, bet pie valodu rīkiem mums ir gan runas sintēze, atpazīšana, tulkošanas asistents, virtuāla asistenta katalogs un šobrīd arī vieglās valodas rīks, kas padara tekstu vienkāršāku un saprotamāku. Un mēs varam vai nu atrast to šeit caur papildus izvēli, vai arī uzreiz jau pirmajā lapā ir tekstu tulkošana, tekstu vienkāršošana saite, un uz kuras mēs spiežot atversim vaļā šo funkcionalitāti. Uzreiz jau mēs norādam to, ka tiek izmantots mākslīgā intelekta risinājums, kas būtībā visās sistēmās, kurās tiek izmantot šādi mākslīgā intelekta risinājumi, būtu jānorāda, un lietotājiem ir skaidri jāsaprot, ka tas nav, ka tas ir šis automātisks risinājums un mākslīgais intelekts strādā tā, kā tas to māk šajā brīdī. Un, protams, kad ir vērts atsaukties arī uz oriģinālu, lai nodrošinātu šo precizitāti un oficiālu lietojumu, jo teksta vienkāršošanas gadījumā iespējams, kad var gadīties, ka kaut kas tiek, kāds no teksta fragmentiem būtiskiem varbūt kādreiz arī tiek izlaists. Un, jā, tad kā piemēru es parādīšu šo Kultūras informācijas sistēmu centra mājaslapā publicēto pēdējo ziņu, kurā ir vairākas rindkopas, un varbūt paņemšu šo vidējo rindkopu, lai to vienkāršot, un vienkārši iekopēšu šajā rīkā un nospiedīšu pogu vienkāršot. Notiek šis sasaiste ar mākslīgo intelektu, Microsoft Azure AI servisiem, un tiek veikta teksta vienkāršošana. Kā redzams, pirmkārt teksts ir īsāks, ir arī vienkāršotāki vārdi, un ir, jā, kā saka, uzdevums no mākslīgā intelekta puses ir izpildīts. Tas, ko mēs rekomendējam, un pirmkārt arī, kad varbūt ir, kas ir būtiski, kad maksimālais garums ir 1000 vārdi vienā reizē, ko var vienkāršot, un otrs varbūt tāds būtiskāks ieteikums ir, kad precīzākai un raitākai teksta pārveidē vajadzētu darboties pēc principa pārveidot tekstu par rindkopai. Ja mēs iekopēsim šeit ļoti garu tekstu, tad šis valodas rīks pārveidos visu plašo tekstu vienkāršotā un saīsinātā tekstā. Un tāpēc droši vien, kad ideālākais variants ir, kad šo rīku tad izmanto tieši par konkrētām rindkopām. Un arī, kā jau es tad minēju, tad noteikti par cik to dara mākslīgais intelekts, tad būtu vēlams vienmēr pārlasīt šo pārveidoto tekstu un arī salīdzināt varbūt atsevišķu nianses ar oriģinālo tekstu. Tā kā
pavisam vienkārša demonstrācija no manas puses. Katrs no jums var apskatīties Hugo LV lapā šo rīku un sākt jau izmantot. Bet par to, kā uzrakstīt esošo tekstu no jauna, jums pastāstīs Vieglās valodas aģentūras kolēģi. Paldies! Tātad mani sauc Irīna Mēņika, un es vadu Vieglās valodas aģentūru. Mēs esam biedrība, kas darbojas ar informācijas piekļūstamības jautājumiem, un šodien es esmu šeit, lai tad mazliet pastāstītu par to, kas tad vispār ir vieglā valoda, jo, ja jūs atceraties pagājušā gada nogalē, Latvijā izvērtās diezgan spraiga diskusija par to, kam vajag vieglo valodu, ko vajag vieglajā valodā un kam tas vispār ir vajadzīgs, un tad skaidrs, ka sabiedrībai īsti sapratni par to nav, bet, lai strādātu ar dažādiem labiem digitāliem rīkiem, primārais noteikti ir saprast, kas tad ir tā auditorija un kāpēc mēs to principā vispār daram. Tā, es tagad mēģinu kopīgot ar jums savu prezentāciju. Kas man īsti pagaidām? Jā. Tā, tātad tā, vai jūs ceru, mana prezentācija ir redzama, jā, kopīgota. Tā. Tātad esmu nosaukusi to vieglā valodu no teorijas līdz praksē, jo tādā īsā stāstījumā izdiešu cauri tādiem būtiskākiem jautājumiem, tad, lai veidot šo te vienoto platformu, uz kuras tad mēs arī izmantojam vieglo valodu un digitālos palīgrīkus kā savus atbalstītājus darbā ar digitāliem palīgrīkiem. Vispirms 3 fakti par informācijas piekļūstamību. Pirmais, un to jūs ik viens zinat, ikdienu uztveramās informācijas apjoms pieaug, un lai mēs izlasītu katru dokumentu, kas mums ir pieejams, un dienas gaitā, kas nonāk pie mums paiet ļoti daudz laika, un tāpēc mums ir vajadzīgs dažkārt kaut ko pārlaist pār ātri par digitālu, un kaut ko arī ņemt īstā pārstāvā, kas ir daudz ērtāk. Otrs fakts par informācijas piekļūstamību noteikti ir tas, ka profesionāli lietotā valoda kļūst aizvien sarežģītāk, un kopš mēs esam Eiropas Savienībā, mēs lietojam Eiropas Savienības birokrātijas izmantoto valodu, mums nāk ļoti daudz terminoloģijas, mums nāk angļu vārdi, kuriem mēs neatrodam nozīmi latviski, un tāpēc mēs veidojam jaunus vārdus, mums bija labklājība, mums bija labsajūta, mums klāt nāk labbūtība, un daudzus vārdus mēs pārveidojam par latviskiem vārdiem, bet daudz joprojām ir arī svešvārdi, un tie svešvārdi ir grūti saprotami, un tādos tekstos profesionālos, kur ļoti blīvi šie termini tiek lietoti, neprofesionāli saprast tādu tekstu, kļūst aizvien sarežģītāk, tā ir arī tāda ļoti liela problēma. Un trešais fakts ir, diemžēl, līdz pat 25% katrs valsts iedzīvotājs nespēja uztvert tik sarežģītu informāciju. Un iemesli tur ir ļoti dažādi, sākot ar etnisko sastāvu, beidzot ar demogrāfisko sastāvu, un, protams, nācijas, kas noveco to arī izjūt, jo līdz ar novecošanu ne tikai cilvēkiem mazinās kognitīvās spējas, bet arī uztveres ātrums, un arī nav vairs iesaisti tik aktīvi sabiedriskajā dzīvē, līdz ar to ir vajadzīgi dažādi palīgi līdzekļi, klāt nāk kroniskas saslimšanas, tātad informācija ir labi, ja tā ir sagatavota vienkāršāk, un ja mums ir iespēja to darīt, un mēs to noteikti izmantojam. Šeit tāds piemērs par to, kā mēs varam ļoti, ļoti vienkāršu lietu pateikt ārkārtīgi sarežģīti. Ja? Tātad šī gan arī anekdotisks piemērs, ko es atradu kaut kur interneta dzīvē, par to, ka es spēju tātad vienpersoniski realizēt lokālās gaismas instalācijas atjaunošanas darbus.
ekonomējot darba spēka izmaksas un saglabājot incidentu skaitu nulles līmenī. Kas raksta šādā teksta formātā, parasti labi saprot šādi. Tas ir tāds tipisks rakstības stils oficiālās vietās, mēs tā varētu rakstīt savā CV, bet būtībā šī te garā, sarežģītā, ārkārtīgi augstu kvalifikāciju demonstrējošā teksta būtība ir pateikt, ka es spēju ieskrūvēt spulcīti. Tieši cik ļoti mēs varam sarežģīt informāciju, un tieši cik ļoti tāpēc mums ir vajadzīga vieglā valoda, un tā kā tulkošana, pārveidošana teksta vieglajā valodā ir ļoti laikietilpīgs process, ir ļoti labi, ja mums ir arī palīgi, kas mums to palīdz darīt. Mazliet gribu parunāt par terminoloģiju, tāpēc, ka šīs ir divas tādas lietas, kuras varbūt arī mazliet jūp un jautās savstarpēji. Tad mēs par informācijas piekļūstamības rīkiem saucam divas - vienkāršo valodu un vieglo valodu, un tas nav viens un tas pats, un tāpēc man varbūt mazliet arī mūsina Hugos komanda vienkāršot, jo tas vedina uz domu, ka tā ir vienkāršā valoda, bet vieglās un vienkāršās valodas definīcijas mazliet atšķiras, tāpat kā atšķiras arī mazliet vieglās un vienkāršās valodas mērķis, un tieši tāpēc es jums šodien to arī gribu mazliet paskaidrot, bet varbūt sākumā vēl tā tīsti ieskats vēsturē, ja mēs runājam arī par teoriju, tad šīs te vēlme vienkāršot valodu, padarīt valodu vienkāršāku, saprotamāku, nav nekāda jauna tendence, tas nav nekas tāds, ko mēs pat latviešu valodā izdomājām, kaut kādā veidā mēģināt apdraudēt mūsu skaisto latviešu literāro valodu, ne? Vieglāk valodas pirmsākums mēs varam meklēt jau kaut vai 1713. gadā, kad karalis Kārlis saprata, lai viņu saprastu pavalsnieki, tad dokumentos ir jālieto skaidra valoda. Plašāk šo te dokumentu veidošanu skaidrāku, saprotamāku, dažādu juridisko tekstu vienkāršošanu izmanto 60. un 70. gados 20. gadsimtā Kanādā, ASV, arī Lielbritānijā, Īrijā, un jau normatīvajos aktos iekļauj šo te nepieciešamību pēc skaidras vienkāršas komunikācijas tikai tāpēc vien, lai mazinātu pārpratumus un neskaidrības. Un tas, man liekas, ir viens no būtiskākajiem informācijas piekļūstamības mērķiem vienmēr atcerēties, ka ne tik svarīgi parādīt savu kompetenci, savu profesionālo prasmi, tik parādīt, ka es to, ko es protu profesionāli ļoti labi izskaidrot, tā, lai nerastos pārpratumi un neskaidrības tik skaidrām vienkāršā valodā. Lūk, un savukārt, ja mēs runājam par valodas pielāgošanu cilvēkiem ar uztveres traucējumiem, tad mums jārunā par Skandināviju, 20. gadsimta otro pusi, ko mēs Skandināviju uzskatām par vienu no vieglās valodas stūpuļiem, kur Zviedrija jau 60 gados ne tikai naski strādā pie tā, lai veidotu tekstus saprotamus vieglajā valodā, bet pat ir izveidojis valsts stratēģija, grāmatu un ziņu publicēšanai vieglajā valodā, tāpēc ne tikai komunicējot ar cilvēkiem, kuriem ir uztveres traucējumi, bet komunicējot jau sabiedrību, kurā, kā zināms, Zviedrijā vienmēr bijusi atvērta migrācijas politika, daudz iebraucēju. 70. gados Somijā jau pastāv vieglā valoda, tālāk stafeti pārņem Beļģija, Nīderlanda, Dānija, Norvēģija, un šeit mērķis ir mazliet jau mainīt akcentu, dot iespēju ikvienam sekot līdzi norisēm sabiedrībā, neatkarīgi no viņa spējām un valodas prasmes, tātad, lai ik viens spētu pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā. Un šeit tāda pavisam vienkārši ķēmiņa par informācijas piekļūstamības nodrošināšanu, un par to mēs noteikti runājam kā par tādu sociālās atbildības jautājumu. Ja mēs arī domājam par to, ka Latvija grib veidot un ir ceļā uz to, lai veidot iekļaujošu sabiedrību, tad mēs ņemam sarežģīto, tad mēs pārveidojam to vienkāršākā valodā, domājot par neprofesionāļiem konkrētajā jomā, teiksim,
Tātad, lai teksts, ko jūs veidojat, ir saprotams ne tikai jūsu kolēģim kabinetā, kolēģim blakus kabinetā, bet arī cilvēkam, kas nāk no citas jomas. Tātad tā ir vienkāršā valoda, jūs domājat par skaidru, vienkāršu izteiksmes veidu, un orientējot šo tekstu uz plašu auditoriju. Mēs savukārt, ja mēs ejam tālāk, strādājot ar šo tekstu un piestrādājam pie tā nopietnāk, jau balstoties uz kaut kādiem pamatprincipiem attiecībā uz valodas līdzekļu izvēli, strukturēšanu un tā tālāk, tad mēs nonākam līdz vieglajai valodai, un tad jau mēs domājam par cilvēkiem ar uztveres grūtībām, kuriem varētu būt vienkāršajā valodā, vēl varbūt teksts mazliet par sarežģītu. Un vietā valoda noteikti būtu nepieciešama tajos gadījumos, kad mēs to, ko mēs rakstam, mēģinam komunicēt sabiedrībā, ka tas ir jāsaprot, burtiski ikvienam, kā informācija par rīcību krīzē, piemēram. Tad mēs nevaram cerēt, ka varbūt kādam paskaidrot kādu sarežģītāku lietu, mums tiešām ir svarīgi novadīt līdz katram cilvēkam šo te informāciju. Ja es vairāk teicu pieminēju terminu uztveres grūtības, tad par kādām uztveres grūtībām es īsti runāju. Tad pirmā no tām, protams, ir nepietiekama valodas prasme, un šeit jūs redzat, ka es īkavās esmu ielikusi, kas tad ir tās mērķa grupas, kurām ir nepietiekama valodas prasme, tad tā pirmām kārtām ir cilvēki ar citu dzimto valodu, iebraucēji mūsu valstī, un arī diasporas pārstāvji, kas ilgstoši dzīvo citas valodas, citas kultūras ietekmē, un līdz ar to varbūt zaudē saikni ar aktīvo latviešu valodu, kuru mēs šobrīd lietojam, jo tas arī ir fakts, ka valoda mainās un visu laiku nāk jauni vārdi klāt, varbūt mainās arī dažādi frazeoloģismi nāk klāt, un tad, ja cilvēks nedzīvot šajā vidē, viņam, protams, šo te valodas mainību var radīt problēmas. Un šiem te mērķu grupām būtiski tas, ka vieglā valoda viņiem ir kā pakāpiens ceļā uz labāku valodas izpratni. Tātad, ja es saņemu informāciju vieglajā valodā, es nezinu valodu tik labi, man nav tik labs vārdu krājums, tad šo te vienkāršo vieglo tekstu es varu sekt, un es varu burtiski soli pa soli virzīties, paplašināt savu vārdu krājumu un virzīties vien tālāk un tālāk. Bet ja mēs runājam par otru uztveres grūtību grupas, un tās tad ir objektīvi iemesli radīt tekstu uztveres traucējumu, tad šeit jūs redzat, ka es jau esmu atzīmējis, ka tiem cilvēkiem vieglā valoda palīdz līdzekļus ikdienā. Un te mēs runājam par cilvēkiem ar dažādiem objektīviem uztveres traucējumiem, kā piemēram cilvēki ar disleksiju, kuriem ir grūti uztvert rakstītu tekstu, jo vienkārši smadzeņu uzbūves dēļ, smadzeņu darbības dēļ mazliet savādāk šis teksts izskatās un ir grūtāk lasīt īpaši ļoti lielus apjomīgus dokumentus bez atkāpēm lielās garās lapusēs. Cilvēkiem ar autisma spektra traucējumiem. Protams, viena no pirmajām vieglās valodas mērķu grupām vēsturiski ir cilvēki ar intelektuālās attīstības grūtībām. Tātad šie cilvēki var apgūt lasīt prasmes, jo cilvēki var iekļauties darba tirgū, bet informācija viņiem ir pavisam viegli, vienkārši saprotam, un tad viņi arī ļoti labi palīdz iekļaut cilvēku sabiedrībā, tāpēc mēs arī runājam, ka vieglā valoda ir viens no labākajiem rīkiem cilvēku iekļaušanai sabiedrībā un tad iekļaujas sabiedrības veidošanai. Tad mēs varam runāt par dažādām mentālās veselības problēmām, kuras ir, burtiski arī tepat ap stūri cilvēkiem no 24/7 strādāšanas ir izdegšanas problēmas vai depresijas, dažādas dzīves situāciju dēļ rodās, un arī šādā situācijā cilvēkiem ir objektīvi uztveres grūtības, viņiem nespēja tā uztvert tekstu, tad arī viņiem ir vajadzīga saskarsme ar sabiedrību, tātad vienkārša viegla komunikācija. Tad mēs varam runāt, protams, arī par cilvēkiem ar ierobežotām kognitīvām spējām, tad, kā pašā sākumā minēja, sabiedrība noveco, arī cilvēkiem novecojot, protams, katram ļoti dažādi, bet šīs kognitīvās spējas mazliet mazināt un dažādas faktori ietekmē var vairāk vai mazāk,
Līdz ar to arī ir vajadzīga nepieciešamība pēc vieglās valodas, un šī vajadzība ir diezgan objektīva, bet tātad atceramies, ka tas ir palīga līdzeklis ikdienā šādā situācijā. Nu, un te mazliet, lai būtu skaidrs, kam pievērst uzmanību, kad mēs pārskatām šo digitālā rīka vai pašu veidotā teksta atbilstību vai mūsu mērķa auditorijai, tātad šim cilvēkam ar uztveres grūtībām. Tāpēc būtu svarīgi zināt, kādas ir grūtības izpausmes varbūt, un tad mēs zinām savukārt, kas mums ir jāizdara, ka mums vēl papildus jāpievērst uzmanību. Piemēram, ļoti daudz cilvēku no mūsu mērķa grupām nespēja nodalīt svarīgo no mazāk svarīgā. Tātad jums ir jāskatās, vai izveidotais teksts atbilst, vai svarīgais nolasās, vai mazāk svarīgais ir bīdīts otrā plānā, vai varbūt pat izmest. Jo tad citi būtu svarīgi atcerēties vieglajā valodā, nav svarīgi iztulkot katru teikumu, svarīgi iztulkot būtiskāko informāciju, jo droši vien nebūtu jēgas izveidot gara dokumenta, gara sarežģīta dokumenta, tikpat garu, varbūt vēl daudz garāku dokumentu vieglajā valodā, ja cilvēki varbūt nespētu viņu izlasīt, tāpēc, ka viņiem ir grūtības koncentrēties. Tātad ir jādomā arī par šo te, kā strukturēt informāciju, kā atlasīt svarīgo no mazāk svarīgā, jo, kā jūs redzat, cilvēkiem arī šādas var būt uztveres grūtības. Ir mērķa grupas, kurām piemīt pasliktināta spēja analizēt situācijas, nespēja uztvert kontekstu. Mēs ļoti bieži par kaut ko runājam, jau paredzot, ka cilvēks saprot kontekstu, un tāpēc mēs pats neminam kaut kādus faktus, ja mums liekas, ka cilvēki a priori to zina. Ne visi to zina, ja mēs runājam par vieglās valodas auditoriju, domājam par cilvēku ar uztveres grūtībām un tiešām vieglās valodas tekstu, tad mums ir jāspēj viņam papildus to iedot un skatīties, vai mūsu pārveidotajā tekstā tas ir izdarīts. Ir cilvēki, kas uztver ļoti tieši, tas ir cilvēkiem ar intelektuālās attīstības grūtībām ļoti bieži tāpat, un ļoti grūti savukārt mums mēdz būt reizēm saprast, ko var uztvert un pārtvert, tikai tāpēc, ka cilvēku uztver tieši. Šoreiz neesmu ielikusi slaidu, bet ja divi cilvēki stāv pie loga un viens saka šodien ārā līst, un otrs viņam atbild, ja gribu lien, tad tas nozīmē, ka vārdu līst var pārtvert. Vai es gribu līst ārā, vai ārā lietas līst. Tātad tieši uztver var radīt daudz problēmas, un tāpēc arī par to dažkārt jāpadomā. Vēl var būt palēnināt uztveres ātrumu. Tātad cilvēks var lēnāk uztvert tekstu, tas jādomā, ja mēs kaut ko piedāvājam digitāli un kaut kādu titri, piemēram, vai es varu ātri skatīties titrus, vai es varu lēni skatīties titrus, ja tie titri pat ir vieglā valodā, bet pārvietoties ļoti ātri, bet cilvēks gados var nespēt izsekot šim te titru ātrumam, vai arī jebkuru informāciju nevar tik ātri uztvert, jo ir jāpalasa, jāpanalizē un jāsaprot. Protams, dažkārt cilvēkiem grūtības saprast rada satraukumu un otrādi, tad situācijas, kas ir satraucošas, rada grūtības saprast. Kā jau redzat, uztveres grūtības ir ļoti dažādas, bet tas ir jāpatur prātā, ka tas ir tā objektīvi, ka cilvēkiem tā mēdz būt, un par to ir jādomā, tad, kad mēs skatāmies savus sagatavotos tekstus vieglajā valodā. Jo mazliet ieskicēju, kas tad īsti ir vieglās valodas pamatprincipi, un tad, lai teksts patiešām atbilst vieglās valodas visām prasībām, ir jāzina un jāseko 3 lietām, jo šie pamatprincipi skar gan teksta struktūru, lai teksts būtu virzītos soli pa solim kaut kādā notikuma secībā, lai tur nebūtu vēsturiski fakti, pagātne nemītos ar tagadni vairāk kārtīgi, tas ļoti apgrūtina cilvēkiem tālāk atdalīt tātad šīs svarīgās lietas no mazāk svarīgajām. Un ļoti, ļoti būtiska lieta ir arī viegli uztverams, viegli piekļūstams teksta dizains. Bet, protams, ja mēs runājam par vieglo valodu, un visbiežākā problēma
Šodien nerunāšu par visām, jo mans laiks ir ierobežots. Tā gaidīšu arī kāds jūsu jautājums, varbūt tad mēs kaut ko varēsim izdiskutēt sīkāk, bet viena no lielākajām problēmām, ko mēs saskaramies praktiski visur, tas, ka mēs veidojam ļoti garus teikumus. Mēs tajos teikumos mēģinām pateikt ļoti daudz, un šeit manā izvēlētajā piemērā ir gan ielikt konteksts, kurš būtu jāzina, un tad šis ir info par mākslas festivālu, tad šeit ir gan šī te profesionālā valoda, kādā mākslas izstāžu veidotāji raksta par mākslas darbu, par šādiem te pasākumiem, tad tur ir gan kaut kādas atsauces, gan kaut kādi vēstījumi tēlainā valodā, tas viss īsti vieglajā valodā neder, jo kopumā šādu tekstu izlasīt cilvēkam ar uztveres grūtībām un saprast, pārstāstīt vēl, jo vairāk ir grūti, kaut gan varbūt mums pašiem liekas, ka tas nav tik sarežģīti. Galvenais, ko mēs vienmēr atceramies, ka, ja mēs veidojam tekstu vieglajā valodā, tad mēs visticamāk veidojam viņu kādam citam, nevis sev, un līdz ar to mēs neizējam no savu zināšanu, viedokli, no savu skatījumu, bet skatoties savu šo te vieglās valodas auditorijas prizmu. Un šeit ir piemērs, kā šis teksts izskatītos vieglajā valodā. Es arī esmu izmantojusi palīgrīgu tekstu veidošanā, bet kā jūs redzat, šeit ir soli pa solim, stāsts par festivālu, notiks Rīgā, norises vieta Doma laukuma, atsauce bija iepriekšējā tekstā, piemērā, ko jūs redzējāt, šī te atsauce, cik tas bija svarīgs, šī te norises vieta, šeit mēs pastāstam, kas tur notika, cilvēki pulcējās gājieniem, dziedāja, toreiz sauc par dziesmoto revolūciju, tālāk mēs ar atkāpējiem, jo tālāk mēs stāstam par citu jau lietu, mēs stāstam par to, kas tad būs festivālā, vairs ne par norises vietu. Mēs runājam par izstādi, programmu, ko tur varēs darīt, tu varēs skatīt. Šī ļoti arī labi vēršanās, ja mēs runājam par kaut ko, ko mēs cilvēku aicinām, vēršanās veidošana, saiknes veidošana, tu varēsi skatīties, vai jūs varēsiet skatīties, atkarībā no izvēlētās formas, tad šeit ir izvēlēta forma. Tu varēsi skatīt mākslas darbus, lasīt tekstus, klausīties dažādas balsis, un par ko stāst festivāla darbs. Tātad par to, cik nozīmīgi cilvēkam ir vienmēr bijusi skaņa, mūzika, valoda, un ko tad palīdz skaņa. Jāpalīdz cilvēkiem būt vienotiem un cīnīties par savām tiesībām. Orientējoši tā var izskatīties vieglās valodas teksts. Šeit ir arī ievērot vieglās valodas dizains. Ja mēs tiešām domājam par mērķa auditoriju, tad mēs neveidojam tekstu tā kā vienlaidus tekstu, mēs liekam katru tekstu savā rindā vieglajā valodā, jo tad cilvēkiem vienmēr ļoti labi atrast katru teikumu, un ja viņam šādā tekstā kaut kas jāpameklē, jāpaskatās uz atpakaļ, ir ļoti viegli atrast, kur sākas teikums, rindkopā to izdarīt ir daudz grūtāk, un cilvēkiem, kuriem ir grūti koncentrēties, kuriem ir disleksija, citas lasīšanas grūtības, tādu tekstu uztvert ir daudz vienkāršāk. Un lūk, tā mēs nonākam pie teksta vieglajā valodā, šeit nav nekādu vairs tēlainības, šeit nav nekādu frazeoloģismu, tas vieglajā valodā neiedars, mēs runājam tieši vienkārši skaidri, un šis teksts kalpo tam mērķim, kam tas ir arī paredzēts, tātad būt saprotamam ikvienam. Un atceramies vienmēr, ka tas ir pats galvenais, kāpēc mēs arī izmantojam vieglās valodas tekstus, lai mūsu sagatavotā informācija aizsniegtu ikvienu cilvēku. Man atvēlētais laiks ir pagājis. Paldies! Es ceru, ka bija interesanti. Ja jums ir jautājums, tad es šobrīd varu atbildēt arī uz jautājumiem. Ja nē, tad es esmu norādījis uz mājaslapas adresi. Vienmēr varat paskatīties tur mūsu kontakti. Ja rodas kaut kādi jautājumi, vairāk vai strādājot ar Hugo, vai vienkārši tāpat ir interesi par informācijas piekļūstamību, mēs vienmēr esam atvērti.
Jā, paldies, Irina, paldies, Jāni. Jautājums ir Irīnas kundzei saistībā ar pašu biedrību, ar Vieglās valodas aģentūru. Varbūt jūs variet tās aktuālākās lietas, kas jums tagad ir darba kārtībā vai kuros jautājumos ar jums var sazināties, kaut kādas tādas lietas, kas jūsu aģentūrai tagad ir ļoti nozīmīgas. Mēs ļoti daudz strādājam pie dažādiem jautājumiem saistībā ar informācijas piekļūstamību un direktīvu, kas skar pakalpojumu sniedzējus. Protams, ka mēs paralēli strādājam pie dažādiem sociālajiem projektiem, mēs strādājam pie ļoti aktīvi pie materiāliem par finanšu pratību. Sadarbojamies ar Latvijas banku, veidojam dažādas saprotamas materiālus par krāpniecību internetā un dažādām citu veidu krāpniecību un finanses plānošanu un tā tālāk. Mēs veidojam arī materiālu, kas būs piemērots ne tikai sociālajiem darbiniekiem vai cilvēkiem, kuriem vienkārši šo informāciju grūti uztvert, jo tā dažkārt mēs būtu, kā jau jebviena informācija no finanses sistēmas nākusies arī ar savu terminoloģiju drusku grūti saprotam. Mēs strādājam pie tāda materiāla, kas būs tieši mērķa auditorijai, iesaistot sociālos darbiniekus. Mēs kā biedrība mēs strādājam realizējot dažādus projektus. Viskaļākais mūsu projekts ir saistīts ar Brāļa Kaudzīša romānu Bērnieku laiki, pārveidošanu vieglajā valodā, bet tiesības lasīt ir visiem, un mēs ļoti priecājamies par to, ka mums ir iespēja un atbalsts šīs literatūras klasikas piekļūstamības veicināšanā, jo mūsdienās ļoti daudziem to ir grūti izlasīt, un kā jūs redzējāt, no šis 25% sabiedrības, manuprāt, mēs neesam tik bagāti nācija, lai mēs varētu, 25% cilvēku tik viegli atstumt malā. Bet, protams, mēs ļoti labprāt sniedzam arī apmācības, un man liekas, arī izmantojot Hugo, šobrīd būtu ļoti liederīgi paklausīties kaut ko mazliet vairāk cilvēkiem par to, kā tad viņiem pasakos šai informācijai, kas nāk no mašīnu tulkošanas, jo es arī pats savā darbā tādu izmantoju mākslīgo intelektu. Man ļoti labi palīdz strukturēt tekstu, bet kas attiecas uz valodas līdzekļiem, uz tēlainību, un kaut kādām konkrētām detaļām, tur tomēr ir vajadzīga cilvēka acis. Es domāju, mākslīgais intelekts ir brīnišķīgi un palīgi rīki mums ļoti palīdz taupīt laiku, bet ir svarīgi, lai arī būtu šīs ne tikai izpratni par to, kas ir vieglās valodas mērķa auditorija, bet arī kā īsti jāizskatās pareizam tekstam vieglajā valodā. Protams, ja mēs domājam par to, ka šis ir teksts mērķa auditorijai, nevis, piemēram, kā es ļoti labprāt izmantoju tādu te vieglās valodas rīku, lai iztulkotu sev saprotamā veidā vēstuli no valsts ieņēmuma dienesta. Jā, Irina, liels paldies. Tas ir tas, ko Jānis arī minēja savā prezentācijā, ka vienmēr ir jāpaskatās, kas ir vieglajā valodā pārtulkots. Un tad tas aicinājums tad būs tāds, kad izmantojam Hugo LV, lai pārveidot vieglajā valodā, bet ja tas ir tiešām kaut kāds tāds ļoti svarīgs dokuments, tad lūdzu griežieties uz Vieglās valodas aģentūru, kur jums pateiks, vai tas mērķa auditorijai ir saprotami. Bet pašu lietošanai noteikti izmantojam. Un Jāni, varbūt tev ir vēl kas, ko tu vēlētos piebilst, pirms es slēdzu šo pasākumu? Jā, es tikai droši vien gribēju piebilst. Liels paldies Irīnai par interesantu stāstu un arī par sākotnējo piezīmi. Mēs noteikti pārstīsim mūsu vai vienkāršā vai vieglā valoda tos terminoloģiju, jo tiešām tēma arī mums ir savā ziņā jauna. Mēs esam tehnoloģiju iestāde. Un reizēm arī šīs jaunās lietas arī mums ir jāmācās. Tā kā tiešām liels paldies un arī liels paldies visiem, kas skatījās. Jā, tiešām paldies arī no manas puses. Un šeit ir tas, kā lai saka, tas vēlreiz tiek uzsvērts, tas
nosacījums, ka tikai kopā mēs varam izdarīt lielas lietas. Un tad es domāju, ka Hugo LV mēs varam noteikt, ka tas ir tāds brīnišķīgs rīks, lai valsts pārvalde to valsts pārvaldi īstenotu tā, kā tam vajadzētu būt, ka tas ir pieejams pilnīgi visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no valodas zināšanām, spējām un veselības stāvokļa. Tā kā par to paldies, bet pirms es saku galīgo uz redzēšanos, es gribu jums pateikt, ka lūdzu sekojam līdzi digitālās nedēļas visiem pārējiem pasākumiem, kas norisināsies visu nedēļu. Plašs izklāsts ir sastopams e-prasmes LV mājaslapā, sekojiet līdzi. Bet mūsu kultūras informācijas sistēma centram ļoti būtiski ir jūsu atsaucība, balsojot mūsu Facebook profilā esošajiem 3TD studentu sagatavotajiem videoklipiņiem, kur Jānis īstenībā izmantoja ļoti foršu, ļoti lielisku piemēru, kā parādīt, kā vieglā valoda var tikt iztulkota, ja, izmantojot tieši šo tekstu, kur ir aicinājums piedalīties un balsot par skolēnu sagatavotajiem video. Lai veiksmīga digitālā nedēļa un uz tikšanos jau nākamgad. Uz redzēšanos!